Šodien mēs operējam pacienti ar kraniospinālās pārējas, galvaskausa mugurkaula pārējas veidojumu kreisajā pusē. Šis veidojums gan magnētiskās rezonanses attēlos, gan operācijas laikā izskatījās pēc labdabīga smadzeņu apvalka veidojuma, jeb meningiomas. Mēs visi varam redzēt, ka šeit uz robežas starp galvaskausu, tātad robeža starp galvaskausu un kakla daļu, ir apmēram šāda, kā es ar pildspalvu norādu. Mēs redzam, ka tieši uz robežas starp galvaskausu un kakla daļā atrodas kaut kāds pleķis, kurš izskatās balts. Uzreiz var pateikt, ka pat cik šis ir izmeklējums ar kontrastvielu, tad šie ir audi, kas uzkrāja kontrastvielu un tādējādi attēlos ir labi saredzami, jo viņi izskatās baltāki. Tad mēs varam pabraukt pa labi, pa kreisi un tiešām pārliecināties, ka te kaut kas atrodas. Protams, ka par to, kas ir šis veidojums, parādīs histoloģiskās izmeklēšanas atbildi. Veidojot pieeju šim te veidojumam, bija ļoti svarīgi atsekt kreisās puses vertebrālo jeb mugurkaula artēriju, jo veidojums bija fiksēts arī pie šīs lielās un svarīgās artērijas. Veidojumu nodalījām no muguras smadzenēm kakla augšējām saknītēm, C1-C2 saknītēm un šīs te mugurkaula artērijas. Neliela audzēja daļa izplatījās arī galvaskausā iekšā un mēs izņēmām šo audzēju pilnībā. Šādos gadījumos, protams, tas ir ļoti smalks darbs šo veidojumu nodalīt no muguras smadzenēm, no ļoti smalkiem nerviem, no ļoti svarīgām artērijām. Audzēju izdevās pilnībā izdalīt, ko mēs rīt arī pierādīsim, veicot magnētiskās rezonanses izmeklējumu. Operācija pagāja veiksmīgi, gaidīsim, ka pacienti piecelsies un varēs mums atbildēt uz mūsu jautājumiem. Pacientei šo veidojumu atklāja dēļ banālām kakla sāpēm, grozot galvu, viņai parādījās stipras sāpes kakla daļā. Veidojums būtiski, jau tagad būtiski nospieda muguras smadzenes. Pacienti bija absolūti bez jebkādiem citiem simptomiem, bez jebkādām tādām slimības pazīmēm, bez neiroloģiska deficīta. Ja šo veidojumu neatklātu tik laicīgi, ļoti iespējams pacienti grieztos pie ārsta jau ar kaut kādiem kustību traucējumiem un tādām sūdzībām. Šī pacienta mēroja tālu ceļu no Lībijas, viņa ir Lībijas pilsone, un pie mums viņa nonāca caur mūsu Vācijas partneriem.